Šīs dienas tēma – Dievs neaizmirst lūgšanas. Dievs neaizmirst lūgšanas. Mīļie, mēs daudz ko aizmirstam. Es aizmirstu, tu aizmirsti, cilvēki aizmirst. Ļoti daudz ko, ir tā? Un liekas, kāpēc mēs nevaram atcerēties? Bet mūsu tā kapacitāte ir ierobežota. Ir lietas, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Bet ir, diemžēl, gadījumi un notikumi, ka mēs daudz ko pazaudējam un aizmirstam. Bet tad, ja mums kāds to atgādina, ja kāds mums kaut ko pasaka vai saka, paklau, tu atceries toreiz? Jā, pareizi, vai ne? Un pēkšņi mums attaust, jā. Citreiz cilvēkam kādam saka, tu atceries to cilvēku? Bet toreiz mēs ar viņu bijām kopā, viņš izskatījās tā un tā, runāja to un to, darījām to. Jā. Un sāk uzaust atmiņā tā cilvēka tēls. Mīļie, mēs esam ierobežoti. Un es zinu, ka vecā gadagājuma cilvēki, vecums visiem šeit klātsošiem ir mūsu nākotne. Jūs šeit atklāsmi zināt, ja? Vecums ir tava nākotne. Un, ja Dievs vēlēs dzīvot, protams. Bet vecā gadagājuma cilvēki, ko viņi vairāk atcerās? Tas, kas notiek vakar, aizvakar vai bērnība? Vai ne? Jā. Jaunības dienas notikums labāk atcerās nekā tas, kas notika necik sen vēl. Vai ne? Paklauties, mātīt. Pēc tam, tagad ne. Un tad, saproties, un cilvēki tādējādi, saka, kāpēc es nevaru atcerēties? Jā, ārīgais cilvēks sadilst, ir rakstīts, jā? Bet iekšējais dienu no dienas atjaunojās. Mīļie, bet Dievs, vai viņš kaut ko aizmirst? Neko. Dievs neaizmirst. Un vēl vairāk, Dievs neaizmirst mūsu lūgšanas. Ja tās tiek lūgtas saskaņā ar viņa gribu, ar viņa prātu un Kristus vārdā. Visi cilvēki lūdz Dievu, bet ja negrib uzklausīt Dievu un viņam paklausīt, tad tādas lūgšanas ir veltīgas. Bet te gribās pateikt šo brīnišķīgo patiesību. Mīļie, saņemsim to garā un patiesībā, ka Dievs savu bērnu lūgšanas neaizmirst. Tumsības kungs, Sātans, visu, ko dara, lai tikai mazāk laika mēs pavadītu lūgšanās. Jūs to piedzīvojat pie sevis, ko? Jums ir jācīnās ar lūgšanām un lūgšanās. Un kā vēl? Pareizi? Vai tas vien jau neliecina, ka kāds mani mērķtiecīgi grib kavēt, lai tu neizteikt savu lūgšanu debesu un zemes radītājam? Jo tādējādi netiks arī sniegt atbildi. Ja nav lūgums, nav arī atbildi. Diezgan loģiski, pareizi. Tālūk, tādēļ šodien mēs paskatīsimies šo patiesību, lai Kristus palīdz mums to piedzīvot. Jēkab 2.26 noslēgums, 26. pants. Mēs vairākas reizes svētdienas esam runājuši par to, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, ja? Un mēs tiekam pestīti no žēlstības ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, bet tad, kad mēs esam pestīti, kad mēs ticam Kristum, tad tas ir pierādījums, ka mēs daram labos darbus, Dieva sagatavotos, mēs esam derīgi tam kungam un visās lietās cenšamies pagodināt viņu. Jēkab 2.26. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Gars iziet no miesas, cilvēku miesa sabrūk, nokrīt, gars aiziet uz mūžību, vai uz vienu vietu vai uz otru, un miesa ir mirusi. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Ticība bez lūgšanas ir nedzīva. Ticība bez Dieva vārda ir nedzīva. Ticība bez darbiem ir nedzīva.
Ticība bez cīņas ir nedzīva. Ticība bez pārbaudījumiem ir nedzīva. Mīļie, piekrītam, ko? Tas viss ietilpst ticības dzīvē. Nu, lūk, tātad skaidrs, brīnišķīgs vēstījums. Psalms 9.13. Psalms 9.13, un tur Dāvids saka kāds ļoti interesants vārds. Jo viņš, Dievs, atriebi asins darbus. Tie ir reāli darbi. Dievs atrieps visus asins darbus, kas šodien izlej asinis, viņi reiz tiks dzirdīti paši ar asinīm. Tā arī Atklāsmes grāmatā sacīts. Jo no zemes, kur ir izlietas viņa asinis, tās brēc pēc atriebības tur pie Dieva troņa. Tā kā tas bija, kad Kains nokāva Ābeli, un Dievs prasīja Kainam, kur ir tavs brālis? Viņš teica, vai tad es savu brāļu sargs esmu? Viņš teica, tavu brāļu Ābeli asins brēc pēc atriebības tur no zemes. Atceramies? Tātad agri vai vēli Dievs atrieps visus tos, kas dara varas darbus. Tālāk viņš saka, un piemin nelaimīgos. Tas ir Dieva apsolījumi. Dievs piemin nelaimīgos, kas brēc uz viņu. Un tālāk ir sacīts, man šis vārds ļoti uzrunāja, un tādēļ šīs svētdienas nosaukums ir viņš neaizmirst lūgšanas. Dievs neaizmirst lūgšanas. Es to pats neizdomāju. To saka mūsu varenais Dievs. Un pirmkārt apskatīsimies, kādas lūgšanas un no kuriem cilvēkiem viņš neaizmirst. Visu cilvēku lūgšanas. Nu, paskatīsimies. Visu pirms man ir jāsaprot, kas es esmu un kam es piederu. Kas es esmu un kam es piederu. Man ir jāsaprot, vai es esmu Dieva bērns vai velna bērns. Vai es piederu gaismai vai tumsai. Vai es esmu taisns vai netaisns. Vai šķīsts vai nešķīsts. Vai svēts vai bezdievīgs. Divas iespējas jau tikai var būt. Vai nu Dieva bērns vai velna bērns, ar visām no tā izrietošām sekām. Varbūt pa vidu kaut kas. Nu, nav pa vidu. Nu, nav puspiedzimuši bērni. Vai nu bērns ir piedzimis un viņš dzīvo, vai nu bērns, nu, diemžēl, iznāk no mātes klēpja un mirs, un viņa nav vairs. Nevar būt pa pusē. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, 12. 13. pants. Bet cik viņu, tas ir Jēzus Kristu, uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam. Tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Kļūda prava. Tiesības. Kļūt par Dieva bērniem. Un tagad skatieties, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tātad ne ar labiem darbiem, ne ar saviem sasniegumiem, ne ar kaut kādiem reliģiskiem rituāliem, upurēšanu, vēl kaut ko, ne. Tikai un vienīgi. Dieva bērns top, ja viņš ir piedzimis no augšienes un viņš ir atdzemdināts ar Dieva vārdu un Dieva garu caur Jēzu Kristu.
Tātad, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva tiesības, varu kļūt par Dieva bērniem. Tātad, Dievs viņus piedzemdē, varētu teikt, atdzemdina. 1. Jāņa 3.8. 1. Jāņa vēstule 3.8. Skatāties, tātad, kas es esmu? Vai nu es esmu piedzimis no augšienes Dieva bērns, vai joprojām Dieva pretinieks un velna bērns. Nekā pa vidu nav. Mīļie, un pārbaudam katrs sevi. 1. Jāņa 3.8. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, gan evaņģēlijos, gan vēstulēs, reku ir rakstīts, ir jāpiedzimst no Dieva. Jātop par jaunu radījumu Kristu Jēzu. Ik viens, kas no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā. Un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Kas šeit ir rakstīts? 2 iespējamie dzimumi. Ja tā varētu teikt. Velna dzemdētie bērni, velna bērni un Dieva bērni, kas ir piedzimuši, kā es jau teicu, no Dieva bērnu un Dieva vārdu, Kristu Jēzu. No žēlastības, ticībā. Mīļie, nav nekā vairs pa vidu. Ili, vainu. Tātad skaidrs, ka man ir jāsaprot, kas es esmu. Man ir jābūt skaidrībā arī, kam es piederu. Es esmu Kristus īpašums. Mīļie, ja es esmu piedzimis no augšienes, tad es esmu Kristus īpašums. Dievs nerada sev bērnus, lai viņi dzīvotu un vergotu velnam. Nē, viņš viņus dārgi ir atpircis, iegūst savā īpašumā, un tālāk šis te īpašums jau domā par to, kā izpatikt savam kungam. Tas ir Kristum. 1. Korintieši 6.19. 1. Korintieši 6, 19, 20. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem. Kam mēs piederam? Kristum, Dievam. Nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Mēs esam dārgi atpirkti ar kunga Jēzus Kristus dārgajām asinīm un neesam vairs grēku un sātana vergi, bet piederam Kristum un Dievam. 1. Pētera 1.18. 1. Pētera 1.18. Ar ko tad mēs esam atpirkti? Tūņās noskaidrosim, atgādinājums tev un man. Jūs zināt, nevis tikai kaut kā domāju, ceru, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem. Jūs to zināt? Es dzirdēju, ka tur kāds uzdeva jautājumu, no kura brīža bērns ir grēcinieks? Kā jūs domājat, no kura brīža? Jau no ieņemšanas. Viņai jau ir grēka dīglis. Māte man ir grēkos ieņēmusi un grēkos ir dzemdinājusi. Un mēs te sarunājamies ar kādu brāli arī. Es teicu, vai kādam bērnam ir jāmāc melot? Vecāki māc melot bērnam. Bet vai viņi melo?
elementāri. Es kādreiz arī jau no agras bērnības mācēju melot. Un brālis arī teica, ka mamma man kādreiz teica, tu taču vienreiz saki patiesību. Viņš jau, oi, kā es kādreiz meloju. Es saku, tev teica, mamma mācīja? Nē, taisn otrādi mācīja to nedarīt, ja? Aplamā dzīve mantoto tēvam. Tas nāk mantojums no pirmā Ādama. Mārī, bet Nu, es vēl jautāju. Pēc tam jautājumu beigās, ja tagad klausamies. Tātad viņi melo. Mazie bērni māk arī zakt, dusmoties. Saplēš mantu un, ko saka, neievēs, pareizi. Tur tā māsiņa, tur tas brālīts. Nu, mīļie, tātad tas ir skaidrs, ka Kristus mūs ir atpircis no aplamās dzīves, mantotas no tēviem. Un kur nu vēl mēs mantojam visu šīs briesmīgās tradīcijas, dzeršanas, dzīrošanas, ja, izklaides baudas, okultismu un tā tālāk, tas viss ir aplams mantojums no senčiem. Neticība, nepaklausība, augstprātība. 19. pāns, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Ar ko mēs esam atpirkti? Ar zelta sudrabu? Nē, ar dārgajām Jēzus Kristus asinīm. Ja paliek pa karstu nospiež tas pogas, man liekas, ka te jau ir. Ja? Tātad, lūk, dārgajām Jēzus Kristus asinīm. Treškārt, esmu derīgs savam kungam. Tad man ir skaidrs, kas es esmu. Es esmu Dieva bērns, es šoreiz vairāk runāšu par Dieva bērniem. Ja? Es esmu dārgi atpirkts, es vairs nepiederu sev. Paldies Dievam, man ir dots svētais gars, tev arī. Un tagad es esmu derīgs tam kungam. Iepriekš mēs nebijām derīgi nevienam labam darbam. Teiks, bet es labus darbus centos ik pa laikam darīt, bet Dievs tos tev neieskaitīja nevienā kontā. Nevienā. Labie darbi cilvēku neglābi. Ir tā? Bet no žēlstības ticībā, kad esam pestīti, tad mēs darām labos darbus. Tagad es esmu, ja es esmu Kristū, ja esmu viņa īpašums, tad es esmu tagad arī darīts par Dieva darba līdzstrādnieku. Derīgs tam kungam. Pārbaudu, vai tu esi derīgs tam kungam. 2. Timoteja 2.21, tur viņš runā 20. pantā, ka ir dažādi trauki, bet te ir es runāju, kā es jau teicu, vairāk šoreiz par Dieva bērniem. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, grēcīgām lietām, ļaunām lietām, un viņam ir liecība, ka tiešām Kristus viņu darīs brīvu, tad viņš būs trauks godam, svēts, nošķirts no šīs pasaules, derīgs tam kungam, sagatavots ik katram labam darbam. Tagad, kad tu esi trauks godam, kad tu esi svēts, tu esi derīgs tam kungam, tad Dievs sagatavo tevi katram labam darbam. Jo pats Dievs ir sagatavojis labos darbus, lai mēs tajos dzīvotu. Viss gods pateicība viņam, ka viņš mums to ļauj darīt, un gala rezultātā, ja mēs tajos brīnišķīgi sagatavotajos labajos darbos dzīvosim, tad viņš vēl bagātīgi tevi un mani par to atalgos. Nu, lūk, sapratām, ka mums ir jābūt skaidrībā, lai Dievs neaizmirst mūsu lūkšanas, man jāsaprot, kas es esmu, tad, kam es piederu, un vai es esmu derīgs tam kungam. Ja šis ir, tad es droši varu zināt, ka Dievs manas lūkšanas neaizmirsīs. Ja? Otrais, lūdz, meklē un klauvē. Mateja evaņģēlija 7. nodaļa, pats Jēzus Kristus teica, lūdz, meklē un klauvē. Un mazliet mēs pie tā apstāsimies, kāpēc mums tas būtu svarīgi zināt. Mateja evaņģēlija 7. nodaļa, tur no 6. panta. Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. Kas te ir domāts? Jēzus Kristus runāja iepriekš tur par to, kad baids aizvelk no savas acis, ja, un tad skapāri no brāļa, un vēl tur, ka mums jāpiedod, jāmīl, un te pēkšņi viņš saka,
nedodiet svētumu suņiem, nedz pērles cūkām. Mācekļi iet un domā, kur mums ir pērles? Mums nekā nav. Mēs esam visu tevis dēļ atstājuši. Mēs sekojam tev bez nekā. Kādas pērles, kam mēs varam iedot? Kur mums ir kāds svētums? Jā, mīļie, te mums ir vajadzīga gudrība un saprašana, kad šie suņi, vai tad šeit viņš runā par reāliem suņiem, tur koliem un vilku suņiem vai nezinu, mopšiem kaut kādiem. Nu, nē, viņš runā par cilvēkiem. Cilvēki, kuri nemitīgi rej, nemitīgi vamslā, nemitīgi klakšķi un klakšķi, es jau ticu, redz, kā ir, bet man nekas dzīvē neiet, man nekas nenotiek, kā jēga no tā Dieva, nekas jau nav, un iet atpakaļ pie saviem grēkiem, pie saviem vēmekļiem. Nemitīgi atkārto vienu un to pašu grēku un daudz cits grēkus. Atgriežas atpakaļ pie saviem vēmekļiem. Atceramies, ka Jēzus Kristus skaidri gaiši arī caur apostolu to sacīt, suns izvēmies atgriežas atpakaļ pie savu vēmekļu. Un cūka mazgājusies, ko dara? Atkal vārtās savos dubļos. Tātad tas nav jauns radījums Kristu Jēzu. Viņš negrib dzirdēt, viņš grib pariet, viņš grib kaut ko padiskutēt, viņš grib papļāpāt, bet viņš negrib uzklausīt patiesību. Un tad, kad tu viņam arī to patiesību saka, viņš to visu samin kājām, viņš to iemin dubļos un pagriežās. Tā nē, man tas viss nav vajadzīgs, es labāk baudīšu šo dzīvi, ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Īsu laiku var baudīt šo grēcīgu laimi, bet kas būs pēcgalā? Un tādēļ viņš saka šiem, nedodiet. Ja jūs redzat, ka viņi nepieņem, ka viņi joprojām negrib jūs dzirdēt un uzklausīt, tad atstāj viņu mierā. Lai viņš vēl izvārtās, lai viņš vēl savus vēmekļus strēbi. Es te vakar arī sarunājos ar savējiem, un es teicu, tu negribi kādreiz pamēģināt, tad izvēmies tā uzstrēpt to. Fui, nē. Tad neatgriezies atpakaļ pie tiem vēmekļiem. Nedara to pašu grēku. Jūs saprotiet, pa ko šeit ir runa? Salīdzinājums. Ļoti nopietni. Tātad tie ir cilvēki. Bet, ja mēs tiešām esam Kristū, un esam viņa īpašums, un esam derīgi viņam, tad mums ir apsolījums nākamais. Skatamies. Lūdziet, tas ir 7. pants, 7.7. Matei. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Es šos vārdus lasīju un pārdomāju. Es domāju, to tikai pats Dievs var pateikt. Ar tādu gudrību, ar tādu mīlestību, ar tādu žēlsirdību, ka viņš saka, klau, cilvēki, reku es tev iedodu visvienkāršāko, visbrīnišķīgāko recepti, kā rīkoties. Jo mums ļoti gribās bieži vien no cilvēkiem arī dzirdēt, ko man darīt šajā situācijā, ko man darīt šeit, pasaki, kā man rīkoties. Ir tā, ne? Es nezinu, man trūkst gudrība, kaut man iedot kāds, tiešām brīnišķīgi padomu recepti, ja? Reku šito, un tad būs. Bet Dievs iedod reku. Pats pestītājs Kristus tev un man ir iedevis, lūdziet, meklējiet, klauvējiet, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, kas klaudzina, tam taps atvērts. Un mazlietņās paskatīsimies, tas mums būtu par stiprinājumu, par katru no šiem vēstījumiem, jo viņš ir kā kopums. Viņš nav atdalāms. Es tikai lūkšu un nemeklēšu. Es tikai lūkšu, meklēšu, bet neklaudzināšu. Nē, tas varētu teikt, ir nepārtraukti, tieši tāpatās kā gars dvēseli miesa mūsos ir. Mēs ejam un pārvietojamies un dodamies kaut kur. Es nevaru būt, ka, pieņemsim, es tagad atnācu uz draudzi, bet man dvēseli palika mājās. Nav iespējams, pareizi, ja? Jo, ja gars ir izgājis no miesas, tad drīzāk miesa palikt mājās un gars kaut kur aiziet, bet nevis otrādi. Tieši tāpat tas arī šeit, viņš ir kā kopums, ja? Pirmais, tātad, kas lūdz, tas dabū. Bet tagad ieklausties, mīļie, lūdz kā ubaks, atceries, ka tu vērsies
pie visu varenā un visu spēcīgā Dieva. Lūdz kā tāds, kas neko nav pelnījis. Es ne ar ko nevaru izpelnīties Dieva labvēlību, Dieva žēlsirdību, Dieva palīdzību, bet es drīkstu viņam to lūgt, svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Lūdz kā ubaks. Atceramies Jēzus Kristus laikā, tur aklais Bartimejs vai kāds izlaists kroplais, ko viņi darīja ceļmalā? Viņa lūdza ubaga dāvanas. Ja viņiem kāds iedeva, tad viņi dabūja kaut ko pārēst. Bet ja neiedeva, viņi palika badā. Kad Jēzus Kristus gāja garām Bartimejam, tad viņš saugdams sauca: Tu Dāvida dēls, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus iet tālāk: Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus iet tālāk: Tu apžēlojies par mani. Jēzus Kristus apstājās. Un mācekļi tik skaisti, tik apbrīnojami saka: Turi drošu prātu. Viņš tevi aicina. Jūs saprotiet? Bartimejs nomet putekļaino virsmēteli, to, kas viņam tur bija tas apseks, viņš cēlās un gāja pie Kristus. Un saņēma to, ko viņš lūdza. Viņš kā ubaks. Bet ja tu ej pie Dieva ar savām pretenzijām, man pienākās, es esmu izglītots, es esmu bagāts, man ir status, nebūs. Sapratām, ja? Lūdz kā ubaks. Tas ir pazemojoši, ja? Kas ir teikt, kas pazemosies, tas tiks paaugstināts. Ar lepniem stāv pretī. Kas tad tu īsti gribi būt? Un iedomājieties, ja tagad vajadzētu iziet ārā vai kad karsta vasara un saule spīd, es to nevienam neiesaku darīt. Iziet ārā un skatīties saulē ilgstoši, stundu, 2 vai visu dienu. Kas notiks ar acīm? Radzens sabojās, paliks neredzīgs, akls. Saprot, saulē radītā ķermenī, ko Dievs ir radījis, mēs nevaram noskatīties. Bet pie varenā Dieva mēs varam iet tā. Kas te ir? Ko tu man nedod? Vakar jau vajadzēja. Tā nav vērts tev te lūgt. Es eju pats kārtoju lietas. Tad ejam kārtot. Nemīļie. Mēs lūdzam kā ubagi, un mēs saprotam, ka mēs vēršamies pie visu spēcīgā un visu varenā Dieva, kas neaizmirst savu bērnu lūgšanas. Kas neaizmirst. Lūdz kā ubaks. Psalms 31. Psalms 31, 22. Dāvids mums tik daudz ir atstāts rakstos piemēri par brāļiem, kas ir lūguši. Te tikai vienu rakstvietu paņēma. Psalms 31, 22. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mani tik brīnišķi žēlojas, kā stiprā pilsētā. Ko šeit ko Dāvids slavē? To kungu. Par ko? Par viņa žēlastību. Tas kungs mani tik brīnišķi ir žēlojis, kā stiprā nocietinātā pilsētā. Bet es domāju, savās bailēs es esmu atstumts no tavām acīm, bet tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie tevis. Dāvids bija bailēs. Dāvids domā, ka Dievs viņu ir atstūmis un novērsis viņu no viņa savas acis. Un novērsis savu vaigu, negrib viņu redzēt un uzklausīt. Un tomēr Dievs viņu uzklausīja. Uzklausīja viņu lūgšanas. Šeit ļoti interesants formulējums ir, ja? Kā šeit ir sacīts. Tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es vērsos pie tevis.
lūkšanas pilnais sauciens. Redziet, cilvēks saka, Dievs iedod, Dievs sveitī, Dievs dziedina. Redz, nekas jau nenotiek, nekā jau nav. Tagad tā mammīte kādreiz tas piemērs, viņš tāds uzskatāms ir, kur teikts, ja jūs visu, ko jūs lūksiet ticībā, tas jums notiks. Viņi tagad skatās, pa logu ārā kalns ir. Jūs kalns varēsiet pārbīdīt. Mammīte, lūdzu, kungs, lai rītā tas kalns te vairs nebūtu. Tagad no rīta pieceļās, skatās pa to logu, tas kalns tur stāv. Es jau tā arī domāju, ka viņš tur būtu. Kur tad tavu ticība ir? Nav jau runa, ka mums fiziskie kalni jābīd. Mums ir mūsu problēma kalni jādod Dievam. Dievs viņus spēj nest. Ir sacīts, met savu nastu uz to kungu, viņš gādā par jums. Redz, kur ir? Tās ir mūsu problēmas, problēma kalnu, problēma nastas, ja? Un mums visiem viņas ir vienam tādas, citam citādas. Un ja tev šodien nav tāda nasta, tad citdien būs atkal savādāk, ja? Un tas, kas šodien varbūt tās tam brālim nav, būs atkal citam. Un otrādi, ja? Visdažādākais kombinācijās. Bet tavs lūkšanas pilnais sauciens tiks uzklausīts, ja tu esi Dieva bērns. Un tad 24. pāns. Mīliet to kungu, jūs visi viņa svētie. Tu mīli kungu Kristu? Tu esi viņa svētais? Mēs jau lasījām. Tad, ja kas nošķīstās no tādām lietām, ir trauks, godam, svēts, derīgs tam kungam, sagatavots katram labam darbam. Mīliet to kungu, jūs visi viņa svētie. Ja tu viņu mīli, tad viņš tavs lūkšanas neaizmirsīs. Jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sev uzticīgos. Mēs uzticamies šiem vārdiem. Vai Dievs savu uzticību var laust kādreiz? 2. Timoteja 2 sacīts, ka viņš ir uzticīgs, un viņš savu uzticību nekad nevar laust. Bet mēs no savas puses bieži vien savu līgumu laužam. Mēs solījāmies, ka tiekam kristīti, iegremdēt Kristus nāvē un ceļamies augšā atjaunotā dzīvē. Mēs tīri sirdsapziņu, godīgi kalpot viņam, izlūdzamies, sekoši visu mūžu, bet mēs to laužam. Un vienalga Dievs ir uzticīgs, un es eju atpakaļ Kristus nopelnā, ir apsolījums, bērniņi negrēkojiet, bija kas krīt grēkā. Tad mums ir aizstāvs Tēva priekšā, Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Steidzamies pie Kristus, un Kristus mūs vedīs pie Tēva un aizlūgs par tevi un mani, un atkal uzticīgais Dievs pasargās sev uzticīgos. Bet tālāk ir sacīts, ļoti nopietnas brīdinājums. Tātad sev uzticīgos viņš pasargās, bet tam, kas augstprātīgi uzpūšas, viņš taisnīgi atmaksās pa pilnam. Mīļie, kas augstprātīgi uzpūšās, tam Dievs atmaksās pa pilnam. Viņš ienīst augstprātīgas acis, lepnu sirdi. Sātans krita tieši lepnības dēļ. Un arī cilvēku viņš grib iedzīt lepnībā un augstprātībā, paštaisnībā. Tu taču esi liels un varens un iespaidīgs. Nē, es neesmu nekas bez tā kunga. Es tikai vienīgi, kas es esmu no viņa žēlastības. Lūk, otrais. Kas meklē, tas atrod. Kas meklē, tas atrod. Meklē tā kā izsalkušais maizi. Meklē tā kā izslāpušais tuksnesī ūdeni. Es nezinu, vai šeit kāds ir piedzīvojis milzīgu badu. Vai, slāpes 3, 4, 5 dienu garumā. Es nezinu. Varbūt vecie ļauds kara laikā. Es domāju, mēs neviens līdz galam to nesaprotam, ko nozīmē īsts bads un tas, ka tev nav ko padzerties. Un tomēr meklē tā, kā tu gribētu tik ļoti, ļoti dzert un ēst, ka tev vairs nekas šajā dzīvē neinteresē. Kad tik vien tu varētu pārēst. Un ziniet, caur vēderu ļaunais arī ļoti daudz pieviļ.
Atcertamies, ka Jēzus Kristus tuksnesī bija 40 dienas neēd, nedzēr. Tad pirmais kārdinājums, ko Sātans pienāca, viņam sacīja, lūk, reku ir akmeņi. Nu, ja tu esi Dieva dēls, pārvērt akmeņus par maizi. Kā jūs domājat, Jēzus Kristus varēja pārvērst? Varēja. Bet ko viņš teica? Cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tā kunga mutes. Stāv rakstīts. Jā, ir arī Bībelē minēts, kad kāds cilvēks pārdeva visu, kas viņam ir, viņš atrada visdārgāko pērli, aizgāja pārdeva visu, lai iegūtu to savā īpašumā. Meklē kā visdārgāko. Meklē. Nu, mums tāda saprotamāk piemēra varētu būt, es zinu, ka vīri, piemēram, šeit ir, mēs ar savā laikā esam šeit tad kādu mašīnu pamainījuši, ja? Un tad, kā ir vīri un māsas arī, jūs, kad meklējat mašīnu, nu, kā tik kaut kādu ļerļaku nopirkt, ja? Kad tik ir aptuveni 4 riteņi un kuzavs, un tur kaut kā tur varētu virzīties priekš. Nu, nē. Meklēt tiešām to labāko, vai nav defekti, noskrāpēts, skatās motoru, vai tur netek eļļa pāri, vai beņķi nav saplēst, un tā. Pareizi, ne? Meklē rūpīgi. Pareizi, neko? Nu, rūpīgi meklē. Braukā pa puskurzem. Mēs paši esam braukāti. Lai atrastu to labāko. Redziet, tad meklē. Vai cits piemērs? Tad, kad cilvēkam ir kādas veselības problēmas, viņš meklē vienalga kaut kādu švako ārstu, gan jau kaut ko viņš pārstēs. Nu, nē. Viņš meklē vislabāko ārstu pa blatiņu, pa vēl kaut kādā veidā, nezinu, pa samaksu vai viss vienalga kā tik varētu tikt pie tā labā ārsta. Pie tā labā ārsta. Pie tā labā ķirurga. Ir sevišķi, ja tev vajadzētu griezt, skrūvēt muguru, vai tev būtu vienalga, pirmā kursa students, lai griež to muguru. Nu, palikšu uz gultas, palikšu, nekas. Nē, neviens tā nebūtu uz mieru, pareizi. Ja tev būtu galvas smadziņa audzējs, tad teikt, nu, reku te, tur tā sieviete jau 79 gadi ir, bet kādreiz 30 gadu atpakaļ viņa bija labs ķirurgs. Nu, lai viņa man operē, rokas drēb, pur, nekas gaņam. Nu, nē. Tu meklēsi vislabāko, visstabilāko, visdrošāko ārstu. Ir tā, vai ne? Redziet, meklējiet. Mēs savas dzīvības dēļ esam gatavi darīt visu ko, bet mūžīgā dzīvība. Tev stāv uz jau pie durvīm varbūt tās mūžība te patās. Un ko tu esi sapratis, kad Kristus ir tavs kungs un ķēniņš, kad esi viņa īpašums? Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Mateja evaņģēlija 5:6. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Laimīgs, svētīgs, ja tu esi izslāps un izsalcis pēc taisnības, tad tev būs visa kā gana. Mateja 6:33. Bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Ja mēs dzīsimies pēc Dieva valstības un viņa taisnības, pēc Kristus prāta, Dieva gribas, lai viņu pagodinātu, Dievs saka, neuztraucies. Es piemetīšu visu, kas tev vajadzīgs. Piemetīšu gan tev, lai būtu apģērbts, gan jumts virs galvas, gan ēdiens, gan nodrošinājums. Un pats Pāvils sacīja, ja mums ir ēdiens un ja mums ir apģērbs, tad ir diezgan. Jo lielu iegūmu dod dievbijība ar pieticību. Cilvēki dzenās pēc šīs zemes labumiem un mantas, bet nezinu, kam tas paliks. Es esmu bijis entajos dzīvokļos, ļoti daudzos kopā ar brāli Andi, kad te patās Neredzīgu biedrības mājās nomirst cilvēki. Un mēs ieejam iekšā, nu kas tur ir? Visu mūžu viņš ir krājis, vilcis, viss. Un saucamie līķi rati atbrauc, aizved, un kam tā manta palika? Viņam to vajag vairs? Nevajag. Nu tad nāk visi, kam nav slinkums, jebkurus nu tur pielaiž pie tās darīšanas, un stiepi katrs uz savu pusi. Un krāja atkal. Un atkal nomirst. Un krāja atkal. Jā, mīļie. Mums ir kādas lietas nepieciešamas. Bet vai tik daudz man vajag, cik man ir? Vai tik daudz tev to visu vajag?
Varbūt tās sāc ieguldīties labā nozīmē un ziedoties Dieva valstības darbā. Varbūt tās to kontu beidzot viņš jau tev tur uzpampis ir, nezinu, drīz pārplīsīs, nekā tāds vīntrauks, vīnamais. Varbūt tās sāc viņu iztukšot, kamēr to vēl nesaizgaist mūžībā un ziedo Dieva darbam, derīgs tam kungam, sagatavots katram labam darbam. Cik tu krāsi? Varbūt tev jau 7 zeci pilns, es nezinu. Varbūt tās puses tikai. Kāda starpība? Ne jau no tā daudzuma, bet kur ir tava sirds, kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Pareizi. Ko Jēzus teica, krājiet mantu virs zemes? Nē, debesīs, dzenties pēc Dieva valstības. Nu, lūk, tātad brīnišķīgs atgādinājums. Un ja mēs no sirds lūksim, ja mēs no sirds meklēsim Dieva gribu, kā viņu pagodināt, tad jūs dabūsiet, tad jūs atradīsiet. 3. Kas klauvē, tam atvērs. Kas klauvē, tam atvērs. Klauvē neatlaidīgi. Mīļie, mēs lūdzam, mēs meklējam un klauvējam. Un klauvē neatlaidīgi. Ja kāds vēl nav pestīts un glābts, tad tādā gadījumā klauvē pie tām žēlastības durvīm, lai kungs Kristus tev viņas atver, lai tu vari iet iekšā. Jūs ziniet, priekš kam mājās būvē durvis? Lai viņas būtu kā dekoratīvi elementi, jeb lai caur viņām staigātu. Nu, lai staigātu, pareizi, jā? Nu, kā tu savādā? Un kamdēļ tad Dievs ir devis durvis, kur viņš pats sacīja, es esmu durvis, lai mēs, grēcinieki, caur tām ieietu. Pareizi, ne? Nu, kamdēļ tad durvis ir dots? Nu, lai caur tām staigāt, lai caur tām ieietu. Nu, redziet, paskatīsimies, šeit ir brīnišķīgs vārds. Pats Jēzus Kristus to saka, Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa un 9. pants. Jāņa evaņģēlijas 10:9. Es esmu durvis. Tas viss te ar lielo burti rakstīts. Es esmu. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Es esmu durvis, Jēzus Kristus saka. Ja kāds caur mani ieies, tas tiks izglābts. Lūdz, meklē un klauvē. Vai cilvēks ar savu paštaisnību, ar savu izdomāto reliģiju, vai ar sevis kaut kādu cildināšanu, teiks, Dievs, tev mani ir jāpieņem, jo es esmu paveicis to un to un to. Nē, bet kā ubaks, kā tāds, kas meklē ūdeni, kurš ir izsalcis, kurš tūliņ jau nomirs, tas iet un klauvē pie šīm durvīm. Es esmu durvis, kas caur mani ies, tas atradīs mūžīgo dzīvību. Klauvē neatlaidīgi, mīļie. Klauvē pie durvīm tā, it kā ārā būtu 40 grādu sals, un tu būtu no tāla ceļa nācis, un tu esi nosalis, tu saproti, ka tev tūliņās kājas būs atsalušas, tās paliks melnas, iemetīsies gangrēna, būs jānogriež. Klauvē pie tā mājas durvīm un saki, atver, es tūliņās iešu bojā. Saprotiet? Vai iedomājieties, ka jums dzenās pakaļ lācis vai lauva? Tad jūs tā noteikti pieiet tā prātīgi pie tām durtiņām. Nu, saimnieki, tu negribi ielaist iekšā, man tūliņ lauva apēdīs. Tad tu tur tā sistu un daudzītu, ja? Es eju bojā, laida ātrāk iekšā, taisi vaļā. Mīļie, tieši tāpatās arī šeit klauvē no visas sirds un neatlaidīgi. Ziniet, es atceros ļoti spilgt kādu gadījumu, kad bija dzīvs vēl vecais mācītājs, un mēs braucām, es nezinu, tur kaut kur no Ventspils puses, bet es nepateikšu par to vietu, kur īsti, bet tur kaut kur Pāvilos rajonā.
Un viņš man ieveda drusīņās no Ventspils šoseis nost, pa tādu celiņu drusīņās, un šeit bija kādreiz baznīca. Šeit bija baptistu baznīca. Viņš saka, šeit es dziedāju, šeit es sludināju, un man bija tā ļoti interesanti. Un ziniet, es pieejam, tur tikai mūri palikuši, un durvis arī vēl ir. Bet tāds bišķī, tā kā puspievērts, tāda maza spraudziņa, un priekšā aizauguši krūmi un jau kociņi. Tās durvis nav vērtas vaļā ļoti, ļoti ilgi. Jūs saprotiet? Un dažreiz cilvēkiem arī ar saviem grēkiem viņi ir aizaudzējuši tās Kristus žēlstības durvis, un viņš turpat pie durvīm ir, bet viņš turpina baroties no sātana grēkiem, ko viņš piedāvā arī šīs pasaules samazgas vārtā šīs dubļos, kā suns, kā cūka, bet neklauvē tur, kur viņš var iet, ko mēs lasījām, viņš ies un izies un atradīs ganības. Tev nav jāgrauž te mizas, čiekur atliekas, kaut kāda pasaules atkritumi. Tu vari iet iekšā caur savu kungu un būt nodrošināts ar visu. Jūs redziet, klauvē neatlaidīgi, līdz kamēr tas kungs tev neatvērs. Līdz kamēr viņš neielaidīs pa savām žēlstības durvīm. Jo šis ir apsolījums. Lūdzu, tev tams dots, meklē, tu atradīsi, klaudzini. Tev tiks atvērts. Jā, daži pieiet, paklauvē, ai, nevar vaļā, nu tad es apakaļ pasaulē. Nu tad tu negribi glābties. Dievs glābi tos, kas grib glābties uz viņa izvirzītajiem nosacījumiem. Dievam ir sava kārtība, kā mēs glābjamies. Braļmās āmen ko? Un tas ir vienas durvis caur Jēzus Kristu. Un tur nav ne Žanis, ne Antons, ne Marija, ne Māris, ne vēl kāds, kas var glābt. Tikai vienīgi glābējs ir kungs Jēzus Kristus. Nu, lūk, klauvējiet, mīļie, neatlaidīgi, līdz jums tiks atvērts, un jūs varēsiet iet. Ebrejiem 10.36, Ebrejiem 10.36. Man jāpieliek bišķī temps, jo laiks sāk mazināties. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Turpin lūgt, turpin meklēt, turpin klauvēt. Kam nav pestīšana, tas vispirms pēc pestīšanas. Kam ir pestīšana dot, tie klauvējiet, lai Dievs svētī, lai Dievs vada, lai Dievs gādā. Un ziniet, cik interesanti, ka pie tām durvīm kādreiz ir bijuši tāda āmurīņa, ja, kad pakarināti. Un tad ting, tu sit, cits tā ļoti pieticīgi piesit, nu nevar vaļā iet prom. Cits kārtīgi sit tā, lai saproties atver. Citam tāds riņķis ir bijis, citam zvans un vēl tur kaut ko. Bet durvis Kristu Jēzu dotas mums, lai mēs klauvētu, līdz tas kungs mūs atvēr. Un dažreiz saka, bet es jau lūdzu, es jau meklēju, klauvēju un nav vēl. Bet ziniet, man ļoti patīk, kā Čārlis Spērģens sacīja, ka viņš teica, viņš saka, zini, bet tur nāk pa jūru tas lielais kuģis, pilns ar svētībām. Viņš tik ātri nevar atbraukt. Nu, pacieties. Viņš atnāks. Un tad viņi jāizkrauj ostā, un tad jau jāpārved mājās. Tur vēl jāpastrādā. Un tieši šis vārds reku to arī saka. Redziet, 10.36. Jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantot apsolījumus. Jo vēl mazu brīdi, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību caur Jēzu Kristu. Mīļie, Dievs Tēvs ir pilnīgi pieņēmis Jēzus Kristus upuri. Un ja tu un es, ja mēs pieņemam Jēzus Kristu, tad Dievs Tēvs pieņem mūs, neskatoties uz mūsu nepilnībām. Viņš tevi pieņem.
Viņš atklāja mūsu nepilnības Kristu Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, kad es zinu, kas es esmu. Es esmu Dieva bērns, es esmu Dieva īpašums, es esmu derīgs tam kungam. Un es nemitīgi uzturu ar viņu attiecības. Es turpinu viņu lūgt, es turpinu meklēt dedzīgi viņa gribu, es turpinu klauvēt pie viņa žēlsirdības un žēlstības durvīm, lai pildītu viņa gribu, lai īstenot to, ko viņš grib, ne to, ko es. Trešais, atceries, Dievs savu bērnu lūgšanas neaizmirst. Mīļie, ja mēs šo patiesību esam satvēruši, ja mēs esam piedzīvojuši, tad Dievs neaizmirst savu bērnu lūgšanas. Turpini rūpīgi uzklausīt Dievu. Turpini lūgt. Turpini lasīt. Turpini cīnīties. Turpini rūpīgi lūgt Dievu un uzklausīt viņu. Salamana pamācības 28.9. Salamana pamācības 28.9. Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība. Cilvēks saka, bet es taču lūdzu, bet negrib ieklausīties un uzklausīt, ko Dievs saka. Te ir kā kopums, es jau teicu, lūdz, meklē rakstos, meklē Dieva gribu, klauvē pie viņa apsolījumiem, saki, kungs, tu esi apsolījis, atver lūdzu man, es pacietīgi gaidīšu tevis noliktā laikā, dod man mieru, es zinu, ka tu savu bērnu lūgšanas neaizmirsti, tu neaizmirsīsi, jo tu esi svēts, patiesi šķīsts un taisns. Turpini to darīt. Tici, ka Dievs dzird lūgšanas. Mīļie, mēs ticam. Ir vērts lūgt. Obligāti. Bet ja mēs negribam uzklausīt viņa šī te kunga Jēzus Kristus vārdus, ir teikt, ja jūs mani mīli, turiet manas pavēles, tad tādā gadījumā tā lūgšana ir negantība. Mēs to nu pat izlasījām. Jāņem evaņģēlijs 15:16. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Viņš jums dos. Ziniet, kā man tas iedrošina. Daži te zina, kad mums šobrīd ir grūtības biedrībā un arī veltes dārzā darbiniekiem ar atbalstu. Un liekas, kas tas ir? Bet tad es pilnīgi garā un ticībā es saņēmu šo apsolījumu. Māri, tas lielais kuģis, tā kuģu fregate nāk ar svētībām. Turpini uzticēties, turpini pacietīgi gaidīt. Es jau steidzos, bet ir vētra vēl pretī, vēl ir viļņi, vēl ir kaut kur aizsalus ost. Nu pacieties, būs. Mīļie, es to saku ticībā. Un ne tikai tā iemācīt, bet es zinu, ka tā būs. Es zinu. Jūs saprotiet? Kā es domāju, man tas dod mieru vai ne? Slavu Kristum. Bet šobrīd ir jāpaciešās šajā pārbaudījumā. Paldies Kristum. Jā, visu, ko jūs lūgsit tēvam manā vārdā, to viņš jums dos. Staigā ticībā, dari ticībā. Kristus vārdā Dievam par godu. Staigā ticībā, dari ticībā. Ja tu darīsi to Kristum par godu, viņš uzklausīs. Lūgšana iedarbina pārdabīgo Dieva spēku. Lūgšana, kad es vēršos pie varenā Dieva, nevis lūgšana pat par sevi,
Bet lūkšana ir instruments, ar ko es vēršos pie varenā Dieva. Tas iedarbina, ir tāds vienkārši saprotams vārds, Dieva spēku palaiž. Viņš sāk darboties aizvien spēcīgāk un jaudīgāk, ka mēs to varēsim piedzīvot un varam piedzīvot. Garīgā disciplīna ir lasīt un lūgt, bet mums nepieciešams Dieva bruņojums un Dieva spēks. Jā, cits saka, es lasu, es lūdzu, bet piedzīvo Dieva spēku, apbruņojies ar visiem dievieročiem, stājies pretī ļaunā, viltīgā sātana visām manipulācijām un blēdībām. Un saka, Jēzus Kristus vārdā, lai arī nenotiek šobrīd to, ko es lūdzu, es zinu, es ticu, es ceru un gaidu, kad mans Dievs manu lūgšanu ir dzirdējis, un es pacietīgi viņu sagaidīšu. Es atceros, ka Erlo Štegens stāstīja, ka Zulus ciltī, ja tur ir, es nezinu, prezidents vai kas viņš tur skaitās, un viens Zulus cilts pārstāvs aiziet, un viņš tagad stāv tur pie tā prezidenta durvīm, un viņš redz no paša rīta, viņš izbrauc ārā ar mašīnu un aizbrauc. Viņš paliek stāvot. Un jau ir vēls vakars, viņš saka, ko tu te vēl stāv? Viņš jau sen ir aizbrauc. Viņš saka, jā, es zinu, bet viņš man redzēja. Viņš man redzēja, ka es te esmu. Tātad, ja viņš man redzēja, kā es varu uzdrošināties tagad aiziet? Un viņš pacietīgi gaida, un vakarā viņš viņu sagaidīja. Jā, mīļie, mēs gribam tūliņu un tagad, un pēc pasaules metodas vakar jau vajadzēja. Nedarbojās, tas nav pie Dieva. Būs momentāli atbildēts lūkšanas, būs, kur jāgaida, būs, kur viņš pateiks nē, un būs, kur būs ar pacietību jāiet uz ceļiem un jāturpina lūgt, meklēt un klāvēt. Pārdabīgais Dieva spēks ir iegūstams ticot, lūdzot, lasot, darot un cīnoties evaņģēlī gaismā. Pārdabīgais Dieva spēks ir iegūstams ticot, tā kā rakstos sacīts, lūdzot saskaņā Dieva gribu, darot un cīnoties evaņģēlī gaismā. Atceries, tikai Dievs spēj paveikt neiespējamo. Tikai Dievs spēj paveikt neiespējamo. Tā varētu būt. Vai tu vari kādu cilvēku izglābt? Tu viņam var dot mūžīgo dzīvību? Tu viņu vari padarīt par jaunu radību? Tu vari pārveidot kādu cilvēku? Aiziet, pamēģiniet, suni pārveidot, pārmīcīt pa cilvēku. Pamēģini pretīgo, riebīgo, ļauno, kritušo dabu cilvēkā pārmainīt. Ja es viņu biezāk šitīšu, tad viņš droši vien atķēksies. Cik nav sisti un nomaitāti, un viņi tāpat savu dabu nav mainījuši. Es viņam došu vairāk naudu. Viņš vēl vairāk grēkos. Viņš teiks, un daudz citu piemēru. Nē, tu nevari izmainīt viņa kritušo dabu. To spēj darīt tikai Dievs. Dieva pārdabīgais spēks spēj mainīt cilvēku. Viņš ir tas, kam ir visa vara. Spēj paveikt neiespējamo. Viņš spēj paveikt neiespējamo. Tas ir mūžīgais Dievs. Un te 2. Korintieši 4, 5. pāns. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu vergi Jēzus sūtīti. Nesludini sevi, nelielies ar sevi, sludini kungu Jēzu Kristu. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības pie radīšanas, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bez Kristus gaisma neatspīdēs cilvēku dzīvē. Un tad, kad tu to saproti, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs glabājam šo mantu māla traukos,
lai spēka pārpilnība tev un man būtu no dzīvā Dieva un ne no mums, un neiedomājies, ka tu to gaismu var ieslēgt. Bet esi uzticīgs, lūdz, meklē, klauvē, neaizmirst, ka Dievs tavs lūkšanas noteikti atcerēsies. Dievs neaizmirst lūkšanas. Un ziniet, es vēl gribu paspēt jums pastāstīt ātri vien ļoti brīnišķīgu ilustrāciju. 1944. gadā, tātad otrais pasaules karš iet, Filipīnas, es dzirdēju šo liecību, man viņa ļoti uzrunāja, es gribēju arī jums līdzdalīt. Filipīnās sala Lubanka, un tur bija tātad šitie Japāņu karavīri. Japāņu karavīri, un pirms viņi turp devās, viens majors deva, šos norādījumus šiem te karavīriem, ko viņiem būs darīt. Un viņš aptuveni teica tā: dodaties uz šo salu, cīnaties līdz pēdējam elpas vilcienam, nepadodaties nekādā gadījumā, tā ir mana pavēle jums, un vienalga, kā un kad es atgriezīšos, es atbraukšu, mēs atbrauksim jums pakaļ, vai tas būs pēc gada, vai pēc 5 gadiem varbūt būs jāgaida, tu turpini cīnīties un nepadodies. Un tā arī notika. Tur bija tāds leitenants, Anoda, un viņš tagad arī dodās uz šo salu, un tā arī ir, viņi tur cīnās, un atbrauc amerikāņu specvienība, viņus tur apšauja visus, un viņi paliek, cik tā nebija, 4 cilvēki. 4 cilvēki, šis leitenants Anoda, un vēl 3 vīri. Un tagad viņi turpina šo partizāņu karu. Viņi turpina šo partizāņu karu, un milzīgas diversijas tur taisu, spridzina dzelzceļus, nodedzina rīsu laukus, ja. Viņi turpina karot, ja. Un beigās pēc 5 gadiem viens no tiem karavīriem padodās. Viņiem tur jau met avīzes taču džungļos, tur kaut kā džungļi ir, viņiem met avīzes, visa karš ir beidzies, nu padodaties, nākat ārā. Nē, viņi turpina cīnīties un visus un apšaudas. Beigās tais apšaudēs, tātad 1972. gadā nogalina vēl tos 2 draugus viņam, kas bija, un viņš paliek viens pats līdz 1974. gada 5. martam, tad, kad Dzintaram dzimšanas diena. 1974. gadam. Gandrīz 30 gadus šis leitenants Anoda turpina cīnīties. Neatlaidīgi viņš turpina pildīt pavēli. Un tad beigās jau sūta viņu tuvinieku, radinieku vēstules, met tur viņam tur taču džungļos, viņš viņus atrod, viņš domā, ka tā ir atkal provokācija, ka tur ir viņi piespiest vēl kaut ko. 30 gadus. Un viņi nevar glābties. Nu beigās viņi atrod to majoru, kas deva šo pavēli. Un atved viņu uz turieni, viņš ir grāmatu tirgotājs, karš ir sen jau beidzies, un viņš braukā džipu un pa megafonu runā un saka: paklau, leitenant Anoda, es esmu majors tāds un tāds, es tev pavēlu padoties, karš ir beidzies. Un pēc 3 dienām leitenants Anoda iznāk ārā, pilnīgi, absolūti brīnišķīgā šitie karavīri tērpā, zobens rokās, ļoti labi ieļot plinte, ja, 2 granāts, 500 lodes, un viņš iziet ārā, viņš parāda. Viņš nav padevies tāpēc, ka viņam vairs nav ar ko karot, bet viņam ir munīcija, viņam ir viss, un viņš turpināja šo karu. Un šis majors tagad pateica, kad viņam viss pavēle tiek atcelt. Un viņš iznāca ārā. Un tad viņi intervēja. Un tur daudz prasīja, kā tu varēji no 22 gadiem līdz 52 gadiem, 30 gadus šitā karot un cīnīties. Tu taču visus savus labākos gadus esi zaudējis. Viņš ar imperatoru armijā savādāk nevar būt. Pavēle ir jāpild. Un es pildīju pavēli, un līdz ieradās majors un atcēla šo pavēli. Mīļā dvēsele, Kungs Kristus tev un man ir devis pavēles. Vai tu uzticīgi pildi, kā šis Anoda? Vai tu lūdz, meklē un klauvē?
Vai tu dzīvo viņa sagatavotais labajos darbos? Vai tu uzticīgi pacieti arī nērtības savā dzīvē, zinādams, ka Dievs neaizmirst tavas lūkšanas? Mīļie, būsim uzticīgi Kristus bērni, Kristus karēji, kā šis anot, un mēs sagaidīsim savu glābēju. Un tad mēs viņu slavēsim mūžu mūžos. Paliksim uzticīgi, jo viņš ir uzticīgs. Lai Dievs svētī. Amen.